Ja ir grūtības ar skolēnu un mājas darbiem, tad padomā, ar kuriem mājas darbiem vai visiem, kurās dienās un kādā veidā tieši veido šīs grūtības. Jo tas arī varēs atbildēt uz to jautājumu, iespējams ir konkrēti viens priekšmets, nevis tā kā visas mācības. Vai arī, piemēram, ir konkrēti viena diena, un tad arī tas ir atbildēt, kas šajā dienā ir citādāks kā citās dienās. Vai ja tas ir mazāks bērns un, piemēram, vakarā nevar aiziet gulēt un sadara visādas blēņas, tad arī pāanalizēt, kas notiek šajā vakara ritmā, un vienmēr ir jāpaskatās tā viena diena vai viena situācija, kad viss notiek forši un labi, jo tad arī vieglāk ir izanalizēt, kad, šeit šajā dienā, piemēram, šajā vakarā bērns labi aizgāja gulēt, kas notiek šajā vakarā, ko es darīju vai ko darīja tētis, vai, piemēram, izglītības iestādē ir vairāk diendusas, šajā dienā bērns aizgāja gulēt, kas šajā dienā notika citādāks kā citās dienās.